CHV skolēnu podkāsts. Labdien, esiet sveicināti Rīgas Centra humanitārās vidusskolas podkāstā. Mēs esam atpakaļ, un šogad podkāstu vadīšu es, Ēma Skirmanta, un es mācos 11. B klasē. Un, diemžēl, mēs nevaram vairs dzirdēt Stefanu balsi, jo viņš ir Nīderlandē mācās. Es nezinu tieši, ko viņš mācās, varbūt mēs kādu dienu viņam piezīmēsim, pajautāsim. Bet šogad būšu es ar jums, un šodien mēs parunāsimies ar mūsu jauko fizikas skolotāju Evu Ramusi. Labdien! Labdien! Paldies, ka uzaicināji! Paldies, ka piekritāt. Es jau jums teicu, bet jā, es biju pārsteigta, ka jūs piekritāt, jo mums vajadzēja, es sapratu, ka man vajag tādam pirmajam podkāstam vajag tādu foršu un atvērtu skolotāju, ar kuru būs brīvi runāt, un jūs bijat pirmā skolotāja, kas minēts galvā. Bet es jums uzbrukšu ar jautājumiem jau pašā sākumā. Vai jūs varat pastāstīt par savu skolas laiku un no kurienes jūs nākat? Labi, jā. Es esmu no Jūrmalas. Galīgi neesmu ļoti tālu no Rīgas. Es patiesībā piedzimu Rīgā, bet mēs visu dzīvi nodzīvojam pie Jūrmalas. Un es mācījos pamatskolā vienā skolā, un tad es gribēju kaut ko pamainīt. Tad es aizgāju uz vidusskolā, uz otru skolu, uz ģimnāziju. Un, jūs bijāt gudrs skolēns vai nepārāk? Es biju tāds... man daudzas lietas uzreiz tā kā sanāca. Man nebija baigi jāpiepūlās. Es principā neatceros, ka es būtu baigi mācījusies kontroldarbiem. Es vienkārši biju klasē, bet es tā kā tiešām darīju. Tā bija arī viena no tām lietām, kas man likās dīvaini. Tā kā es atnācu uz skolu, man liekas, kā tu tā kā izdomās normāls tā kā uzdevums, un tāds, lai viņi nav baigi garlaicīgi, un tu iedos skolēniem, un viņi uzreiz darīs. Bet tā jau nav. Tāpēc sanāk, ka lai mācītos un strādāt par skolotāju, tev ir diezgan daudz jāieguldās, tāpēc, ka tā tava pieredze, kas tev ir bijusi skolā, viņa jau reāli neatbilst tam, kā ir īstenībā, kā ir strādāt. Un tāpēc, es tā neatceros, ka es būtu baigi iespringusi. Vienīgās divas lietas, kurām man bija ļoti jāiespringst, bija krievu valoda, tāpēc, ka pamatskolā mēs vispār nemācījāmies krievu valodu. Mums tā kā tā stundas bija, bet tur gan bija briesmīgi. Mēs to skolotāju tur bija mobbings pret skolotāju. Mums bija tā, ka mums klasē, kā jau parasti, man liekas, arī šeit noteikti tā krievu valodas grupās ir, ka ir kaut kāda daļa klases, kas reāli ikdienā runā ģimenē krievisku, un viņi krievu valodu mācās, kāda jēga no viņiem mācīties. Un tad ir tāda kā es. Viņi paceļ to video atzīmi. Jā, viņi paceļ video atzīmi, bet reāli, arī skolotājiem milzīgs izaicinājums. Tev vienlaicīgi it kā jāsagatavo, tehniski būtu, jāsagatavo sarežģītu uzdevumu tiem, kuri māk reāli krievisku runāt, un tad riktīgs tāds pamats, kas, nezinu, es mācos tur vārdus, mācos viņus rakstīt un tā. Tā kā tur man bija ļoti, ļoti jāiespringst. Un tad es fizikā arī iespringu, bet tāpēc, ka man ļoti patika, un es arī fiziku pamatskolā arī rīktīgi nesapratu. Bet es arī neko nedarīju, lai viņas neatceros nevienu reizi, ka es būtu kaut kā atvērs grāmatu, aizgājis konsultācijām. Skolotājs jūs saprot? Pilnīgi neko. Es jūs reāli saprotu. Ok. Bet sagāja beigās. Jā, tāpēc, ka es nomainīju skolu, un tur bija, tas ir svarīgi, kādā veidā tu to priekšmetu māci. Un tur bija arī cita vide, bija arī ļoti spēcīgi tie citi klases biedri, bet arī tā skolotāja bija tādas interesantas uzdevumus izveidojusi un to visu darījusi. Aizgāja ar laiku, jā. Jā, bet tur tāpatās bija jāiespring, lai saprastu pēc tam, jo bet tā kā tev saprotās, tad tev jau viss, kaut kuram. Man vienkārši tā smadzen tā strādā ļoti tā eksakti. Man tās lietas, kas ir tādas ļoti, kur vai izmērīt, saprast un ir viena pareiza atbilde, vienmēr ir vienkāršākas nekā, piemēram, vēsture. Es ļoti priecājos, ka vidusskolā man bija vēstures skolotāja bija klases audzinātnē, tāpēc mēs nekad nemācījāmies vēsturi. Mums tur visu laiku bija visāds kaut kāds klases lietas, tur jārunā. Tātad jūs nezināt, cik Latvijā šogad vēl gadu? Nē, tik daudz es zinu, tāpēc, ka tas ir kā visādās reklāmas kampaņās ielikt tas skaitlis. Bet tā vispār, jā. Bet tad man ir jautājums, jūs teicāt, ka jūs mobbingojāt to krievu valodas skolotāju. Man ir jautājums, vai jūs ikdienā izjūtat mobbingu pret jums? Man liekas, ka nē, bet varbūt es tā baigi nepievēršu tam uzmanību. Tas mindsets beigas svarīgais, jo galā ir vienkārši ļoti daudz, ja tu atnāc uz stundu, jūs tur esat 30 cilvēku tajā klasē, un katrs atnāk ar kaut kādu savu to garastāvokli, jo vienam tur, 3 stundas miegs ir bijis, viens tur ir sastrīdējis labāko draugu, viens tur vēl varbūt kaut kas viņiem mājās, tur negluži labs notiekās. Un visgrūtākais jau ir tajā, ka tev ir jāsaprot, ka tas, kas notiek stundā, kas nav no tā, ko tu tur esi sagatavojis vai kā tu tur esi ar viņiem noreaģējis, bet jau ar to, ar kādu mindset tie skolēni ir atnākuši. Kaut kāda slikta diena, un tev reāli kaut kas neizdodas arī kaut kādā citas dzīves sfērā. Nevar jau gaidīt, ka tu tā kā 100% varēsi pievērsties kaut kādai fizikai un kaut kādām abstraktām lietām. Jā, bet jums nav tāda sajūta, ka jūs tas darbs vienkārši aiziet vējā, ka jūs tā kā gatavojat stundu, jums vienmēr ir pārdomāts stundas, jums prezentācijas un kaut kādas tur, es nezinu,
gandrīz, es nezinu, 80% stundās, kas mums ir kaut kāda arī praktiski darbi klāt. Mēs kaut ko darām vai mēram vai tā kā fiziski čamdam, kas ir ļoti forši. Un tad sanāk, ka jūs sagatavojat to stundu, un mēs atnākam uz to stundu. Tur 80% nav gulējuši. Un ko jūs darat? Jums nav tā pretīgā sajūta, ka visi vējā. Jā, tas ir par to, cik daudz cilvēku ir tādi, kas nav gatavi darboties. Jo ir arī šogad tādas klases, ar kurām ļoti grūti nodibināt kontaktu. Tāpēc, ka mēs cilvēcīgi nevaram saprasties. Tas ir visgrūtākais. Nē, šogad tā ir vidusskolas viena klase. Tā kā jaunpienācēji klāt, tie ir 10. Arī, tā kā ir daudz kaut kādu cilvēku, kas ir jaunpienākuši, bet ir arī tādi, kas ir palikuši šajā klasē. Bet, vienkārši nav kā klases kolektīvs, jums nesaskan vienkārši tas. Sarežģīti ir tas, ka viņi arī pagaidām ir tā, ka kamēr tu nokomplektējies, kamēr kā grupa, jums arī tur tādas iekšējās varas cīņas notiekās. Tas ir viena jau sarežģītā lieta, un tad vēl ienāk tas skolotājs, un vēl katram ir jāparāda, tā kā jānotestē tās robežas. Īstenībā, tā 10. klase ir ļoti sarežģīta. Es atceros, pagājušajā gadā tas bija traki. Un tas arī sarežģīti ne tikai tādā psiholoģiskā veidā, bet arī tāpēc, ka tu sanāk, ka tev veidojās jauna izglītības pakāpe, un tev uzreiz ir lēcienu veidā daudz sarežģītākos visos priekšmetos, daudz lielāks gaids. Jā, un paralēli, un tas viss ir tā visa atbildības diezgan. Bet skolotājai, kāpēc fizika? Kāpēc ne latviešu valodas skolotājai? Kāpēc ne vēstures? Es domāju, ka tā kā sēžot manās stundās un dzirdot kādus citreiz tur jaunvārdus darīju, tad nav baigais pārsteigums, ja es neesmu latviešu valodas skolotāja. Bet vispār es vienmēr esmu domājis, kāpēc, piemēram, Enzelīns un Rainis varēja savus jaunvārdus darināt, bet es kā latviešu valodas lietotājs, kāpēc es nevaru radīt tādus vārdus? Bet skolotāji, kāpēc jūs domājat, ka jūs nevarat? Jums ir vara, jūs nākat uz darbu, jums reāli ir vidusskolas. Cik jums klases šobrīd ir? 15. Es negribu rēķināt, bet jums ir daudz skolēnu. 450, kaut kā. 450, plus mīnus, jūs iemācāt viņam katram jaunu vārdu. Un viņš aiznes mājās, un no viņa sākas jauna dzimta. Tas vārds reāli pēc nedēļas būs pa visu Latviju. Kāpēc jūs domājat, ka jūs nevarat? Es nezinu, vienkārši tāpēc, kad ir citi skolēni, kas atkal ļoti tā, bet skolotāji, kas vispār par vārdu, tā kā ir tāds, kas arī tur man ir robežās kaut kādās, lai nav tā, ka es pilnīgi savus jaunos vārdus izdomāju. Piemēram, vārds. Nē, tas ir ļoti vecs vārds, bet es varu pastāstīt. Man ir tāds vārds, kas var būt jebkādas vārdšķiras vārds. Tas būtu lietvārds, un apstākļu vārds un darbības vārds. Bet tas ir tad, kad es nevaru atcerēties, kā to lietu sauc. Un tad, ja tas ir lietvārds, tad tas ir džinžālis. Ja tas ir darbības vārds, tas ir saģinžāt vai tur īpašības vārds. Jā, būtu tā kā saģinžāts. Kaut kā tādas lietas. Bet es visu laiku kaut ko mēģinu, ne speciāli, bet ir tā, ka... Kāds ir lietvārds? Džinžālis. Kur ir mans džinžālis? Jā, ka tu nezini, kā to lietu. Es nezinu, kāds uz ielas izklausītos, ja jūs tā teiktu, piemēram. Es nezinu, jūs braucat ar velospēdu mājās un jūs sakat, kur ir mans džinžālis. Es nezinu, tas tā. Nav cilvēkiem jāklausās visādi random cilvēki, kas iet pa ielu. Nē, bet tā ir īstenībā viena no manām mīļākajām aktivitātēm. Man reizēm, kad man izlādējas austiņas, ļoti liela sāpe sirdī, un tad es izņemu austiņas un beidzot klausos, kas notiek pilsētā, un tad man ir tāds sajūta, ka es vienkārši palaidu garām kaut kādus 2 gadus, jo cilvēki runā par tik dažādām lietām, tas ir tik forši klausīties svešnieku sarunas. Es iesaku pamēģināt. Es man citreiz netīšām noklausos skolēnu sarunas. Neteiktu, ka tas baigi interesanti. Tas nav interesanti. Ka tā būtu tā lieta, kas man šobrīd būtu jāatzina. Tas tā, es nezinu, tur sēžu pie savā galda kaut ko laboju, tad sadzirdu vienkārši kaut kādu daļu no tās sarunas. Kur ir interesantākā saruna, ko jūs esat noklausījis no skolēniem? Nē, laikam nekādas sarunas tādas. Labi. Bet notikums? Vai arī nē? Kaut kāds komisks, tam nav pat jābūt tā klase, skola, skolotāji, kolēģi. Pirmajā gadā, kad es strādāju, tās klases jau sen ir absolvējusi vidusskolu. Un viņiem, protams, ka bija fizika jāmācās, bet pirms stundas viņi sarunāja. Tur viens tāds čalis, es nezinu, man liekas, ka viņš nebija oriģināli basketbols, bet mēs tā kā sadarējām, ka manā kabinetā tā miskasta bija stūrī, un ja viņš no otras stūra pa diagonāli iemetīs tajā miskastē kaut kādu tur to pudeli vai ko viņš tur gribēja mest, ka tad stunda nenotiks, un ka tad būs brīvstunda. Viņš, protams, ka iemeta, un viss tur nenormāli sāka tur priecāties, un es domāju, Dievs, ko es izdarīšu, jo viņi nenormāli tā kā lauž krēslus, ja viņi tādā baigā ekstāzē. Beigās viņi mierīgi katrs nolīd savā telefonā, vienkārši tur bakstīja telefonu 40 minūtes, es tur arī kaut ko citu padarīju, tā kā viss bija baigi labi, un pēc tam tā kā paralēli klasē. Tādu aktivitāti mums ieviest katrs stundas sākumā. Nē, jo pēc tam tā paralēli klase, viņi tā, kāpēc mums tā nebija? Saku, jūs jau neprasījāt tā kā, ne?
tad ne. Tā kā vispār ir baigi jāprasa visādas lietas, un tad jau gan jau, kad arī izdosies. Skolai ir baumas klīst apkārt par skolu, ka tas nav par vilkas, vēl ne, bet tas ir par to, ka jums nekad nav augsti. Un es to esmu pamanījis, es ieeju fizikas klasē, un tā ir vienīgā telpa, man liekas, skolā, kurā ir tik svaigs gaiss, kurā vienmēr vaļā ir logi, un tur ir reāli, tur tāds riktīgi leduskapis, tur vienkārši sēž tādu gaļas gabalu, mācās fiziku, un jūs staigājat, vienmēr jums tās kleitas ir tādām, mazām, tā kā bez piedurknēm, un jūs staigājat, un jūs braucat uz skolu velosipēdu, kas notiek? Salta sirds, tad jau nevar just, ka ir augsti. Nē, patiesībā vienkārši ir vairākas lietas. Zin kā, mums tā diena ir pilnīgi citādāka. Jūs, piemēram, atnākat uz kabinetu, jūs apsēžaties, tad jums ir stunda, jūs 40 minūtes sēžat, jūs pāriet uz citu kabinetu, atkal tur pasēžat, jūs liekat, ka principā visu dienu sēžat, jūs skatītos, cik jūs noiet pa skolu, jums tur, es nezinu, būs 100 soļi varbūt. Bet man ir tā, ka es apsēžos, es no rīta, līdz 8:00 pasēžu, un tad pēc tam, nezinu, tur 3:00 ir pirmā reize, kad es apsēžos, vēl pusdienās arī vēl. Un es visu laiku tur skraidu pa to klasi. Es visu laiku esmu kustībā, un tāpēc man visu laiku ir silts. Un velosipēds? Tas jau ir tā kā, arī, bet velosipēds jau tas pats ir. Jo, piemēram, ja es ar velosipēdu jūs sēžat. Vai arī ne, vai jūs stāvat kā mēs visi ceļi? Nē, es sēžu uz velosipēdu, bet, jābrauc 5 kilometri, man ļoti ātri patīk braukt, man nepatīk tā lēnām braukt. Bīstami. Kāpēc? Kā ātri braukt, jūs pa pilsētas 40 dragājat, un jums izskrien priekšā no mazās skolas skolēns, un jūs viņu vienkārši paņemat līdzi. Ko viņš skrien uz ielas virsū? Labi, jā. Viņam uz ielas vispār nebūtu jāatrod. Jums ir vairāk vaļasprieki, jums patīk hokejs. Jā. Bet tam visam paralēli jūs šovasar arī dejojāt danci, laidāt dziesmu svētkos. Kā jūs nonācāt līdz dziesmu svētkiem? Tu ej uz mēģinājumiem, tad cer, ka tev ieliks dejās. Sanāk veselu gadu, tagad vienu sezonu esmu nodejojis tautas dejas. Es kaut kad arī pirms tam dejoju, skolā mums visiem bija jādejo tautas dejas. Bet tajās tautas dejās es sāku iet, tāpēc, ka es gribēju kaut kur sportot, bet ar tādiem cilvēkiem, ar kuriem tu visu laiku esi kopā, lai nav tā, ka, piemēram, tu ej uz zāli vai ej uz kaut kādu, nezinu, grupu nodarbību vai ko, ka tev tie cilvēki mainās, bet ka tu pie reizes vari ar tiem cilvēkiem gan iepazīties, gan arī pavadīt laiku kopā. Ka tev ir pazīstamie cilvēki. Tad labs variants, tāpēc, ka pirmām kārtām, fiziski diezgan grūti patiesībā, un otrām kārtām, tu esi ar to kolektīvu kopā visu laiku, un tad es burtiski iegūlēju internetā kolektīvi, kuri uzņem bez lielas iepriekšējās pieredzes. Viņš man kaut kādu, nezinu, diskusiju tur atvēra, un tur bija 2 kolektīvi, viens no tiem bija tas manējais. Un tā es aizgāju uz to vienu mēģinājumu, tā arī uz to otru nemaz nepamēģināju aiziet. Okay. Tur bija ritīgi forši. Tā jūs sākāt dejot. Ļoti jauki. Cik gadus jūs strādājat? Šis ir 5. Šis ir 5. gads. Jums nav sāpīgi skatīties, kā bērni izaug, cik ātri tas laiks paiet. Es nezinu, manuprāt, ja es būtu skolotāja, man tā būtu viena no grūtākajām daļām, ir, ka tev atnāk tas bērns fizika sāks 7. klasē. 8. klasē sāks fizika, un tad tas laiks paskrien tik ātri un viss, un jūs viņus vairs nekad neredzat, un viens nezinu, kur viņš pēc tam paliks. Es nezinu, vienkārši, man liekas, tā būtu tāda bailīga daļa. Par ko es esmu iedomājusies to, ka šogad tie, kas ir 12. Ja viņi nav mainījuši skolu, un ja viņi ir jau pamatskolā bija arī šeit, tad būs vesela daļa, vesela kaudze ar cilvēkiem, kuri nekad nebūs mācījušies fiziku pie neviena cita skolotāja. Tā kā es viņus sāku 8. klasē viņiem mācīt, tagad mēs līdz 12. klasē esam nonākuši. Un tā ir ļoti dīvaina sajūta, ka viņiem visa pieredze par to, ko tas vispār nozīmē, kas vispār ir fizika un kā viņi mācās, un cik tas ir grūti vai viegli vai sarežģīti. To visu esmu radījusi tikai es, un tas liekas dīvaini. Ja vien, protams, viņi neskatās tur, nezinu, TikTokā Nilda Gresta Eisen vai kaut ko. Jā, bet tik un tāds, nāk. Jā, tas ir tādā ziņā. Tad tu saproti, jo ir jau tā viena no tām lietām, par ko, kāpēc cilvēki iet par skolotājiem bieži strādāt, ir, ka tu gribi tādu lielāku ietekmi un palīdzēt tā sabiedrībai, un tas varētu būt no tās operas par to, ka tiešām ir tādi, kas vienkārši nezinu. Viņiem liekas, ka fizika ir tā, kā es mācu, bet tā jau nav taisnība. Ir ļoti daudz dažādu veidu, kā tā var mācīties. Skolē es gribu atgriezties pie tām baumām. Baumām numur 2. Es nezinu, cik daudz no mūsu klausītājiem ir dzirdējuši tādu
tādu baumu, bet noteikti starp maniem gadiem, kas ir 6. gadu 11. klasēs, klīst baumas, ka jūs esat vilkats skolotāji. Es domāju, ka daudz to nav dzirdējuši, tāpēc, ka jūs paši to izdomājāt. Nē, skolotājiem ir reāls stāsts. Ir reāls stāsts. Tas bija skaists 9. klases rīts. Tas bija pirms 2 gadiem. Tas bija Covidā kaut kad, kad mēs nācām jau uz skolu, bet maskās, un bija reāli pustukša skola, un mūsu klasa bija vienīgā, kas neaizgāja karantīnā. Un mēs, protams, vienā brīdī sākām visi lēnām nojūgties. Jo, kā nāca skola, tur ir reāli mēs bijām, tā viena 9. klasa un kaut kāda 5. Kaut kāda reāli nedēļa, 2, mēs bijām vienkārši 2 vai 3. Un mums bija, protams, garlaicīgi, un bija tās fizikas, un bija tas augstais kabinets, un jūs staigājāties, jums bija tā kā rokas vaļā, ja, un mēs brīnījāmies par jums, ka jums nav augsts, tas bija viens, un otrs jums ir tetovējums, es kuras rokas, nezinu, bet... Labās. Un viņš izskatās, tas tetovējums izstās reāli tieši tāpat pēc tā tetovējuma, kas bija Džeikobam no filmas Krēsla, kad viņš kļuva par vilkaci. Es zinu, tas diezgan ļoti stulbs arguments, bet mēs kaut kā ierēcām, un tad notika tāda sekojoša lieta. Reāli kaut kādas 5 reizes mācību gadu, tā kā pēdējos šos gadus, kad jūs man esat mācījis fiziku, jūs pazūdat, kad ir pilnmēnesis. Un tad, kad jūs neesat, tad ir pilnmēnesis, un es tā kā aizmirstu pačakot, bet ja es redzu, mums izmaiņās nav fizika, tā kā ir nomainīta fizika, un es pastos, un ir pilnmēnesis. Un tad es jums prasu, un jūs vienmēr jokojat, un es, godvārds, tas reāli vairs nav joks. Tas tā kā vairs nav joks. Skolēji, tā kā jūs atceraties tās dienas, kad jūs neesat skolā? Nē. Tas ir reāli, tā kā. Bet skolēji jums nav bail, ka šis tagad aizies pa skolu, ka jūs esat vilkats? Nē. Jūs nebaidieties no savas patiesās ādas. Jā, ko tad man vairs? Jā. Bet kādas jūs vēlētos savu superspējas? Neskaitot skriešana, lekšana kokos, gaudošana uz mēnesi. Kaut ko fiziku gan jau, ne? Es jokoju. Nav jau visa dzīve Zināt vēsturi. Zināt vēsturi, tā būtu priekš manis ritīgi superspēja un akadēmiski pareizi izteikties latviski. Tas arī vienmēr būtu vajag labā superspēja. Varbūt kaut ko tādu, kas ir vairāk stundas dienā un mazāk iespēja nogurt. Ja man liekas, ja būtu smadzeņu darbības pātrināšana, tas izklausās beiga nogurdinoši. Kāda ir grūtākā daļa būt skolotāja? Labs jautājums, jo grūtākais nozīmē to, ka vajadzētu izvēlēties kaut kādu vienu lietu. Ir ļoti daudz dažādas foršas lietas, gan tā kā objektīvi foršas, gan arī tādas subjektīvi foršas, kas man patīk un kas man ir svarīgi darbā. Bet, ja viena no grūtākajām lietām noteikti būtu par to, ka tas ir darbs ar cilvēkiem, un cilvēki ir ļoti dažādi. Un tas, ko mēs jau iepriekš runājām par tām viņu emocijām un kādi viņi ir atnākuši, bet tas arī ļoti nogurdina, tāpēc, ka tev ir... Citreiz ir kaut kāda klase vai kaut kāds atsevišķs skolēns, kas iepriekšējā stundā vienkārši vispār nemāk uzvesties. Viss slikti. Viņš arī varbūt tur ļoti nepieklājīgi kaut ko ir darījis. Ne tikai tas, ka viņš nesaprot vai viņš negrib ieguldīties tajā stundā, bet tīri individuālā tādā līmenī jau tā nepatīkami jau ar tevi sarunājas. Un tev tad noskan zvans, un tev ir tas viss jānospiež sev kaut ko ļoti dziļi apakšā. Jo nāk cita klase, un ar viņu tev ir, viņi jau neko nav vainīgi, neko jau slikti nav izdarījuši, un ar viņiem tev ir jārunā tā, it kā neviens tev nebūtu iespļāvis dvēselītē iepriekš par kaut kādu noteiktu tēmu. Tas noteikti ir ļoti grūti, un tāpēc es domāju, ka katru dienu ir ļoti tāda nogurdinoša, tāpēc, ka tās emocijas ļoti daudz visiem, un ar to ir jātiek galā. Es jums nespļauju dvēselē par to vilkats. Nē. Okay. Nē, es nejustos ērti, ka tu man to visu laiku atgādini, pilnādi pilnmēnesi man par to kaut ko pasaki. Es centos to tā kā arī no rīta pati, jo es sapratu, cik īstenībā tas ir, es gribētu teikt, stulbi, jā. Bet mūsu klasa pati par to atceras. Tas vairs nav uz mani. Kopīgi, tas ir jau kopdarbs šobrīd. Jā, es domāju, ka tas daļai noteikti varētu būt kopdarbs, bet tāpatās man liekas, ka ir daži, varbūt, kur nav bijuši tajā 9. klasē pie tās leģendas dzimšanas, viņiem citreiz ir tāds, kas te notiek. Tāda bija mūsu pirmā eksperimentālā sērija, man liekas, ļoti jauki. Paldies jums, skolotāji. Jā. Es uzzināju par jums daudz ko jaunu. Tiešām. Un tagad skola zinās, ka jūs esat vilkats. Viss. Tas ir galvenais, ko paņem no šīs sarunas. Vajag jau kaut kādu asumu dzīvē piešķirt. Vajag tā kā action. Clickbaitu, lai tu var tā kā, lai tu gribi noklausīties un atvērt, un tev tāds,
Ko? Jā, mums būs viss tādas sērijas nosaukums ir, vai fizikas skolotāji ir vilkacis, noskaidrosim kopā kaut kā tādu. Paldies jums, skolotāji, ka piekritāt un ka parunājāt ar mums. Šī bija pirmā šī mācību gada sērija, bet kopumā šī ir ceturtā podkasta sērija. Un tiekamies nākamajā. Atā, paldies skolotājiem. Atā. Atā.